Nu kā reize nesen sarēķinājām, cik mums no viena 8 cm nogriežņa un 12 cm nogriežņa sanāk kubikmetru koksnes. Un esam nonākuši cirsmā, laikam mēs esam sadzirdēti un mēs esam sodīti. Mēs atnākam un skatāmies. Ievas, kas, ir teorētiski koks, ja, bet, tā reāli ir lapkoku malka, ko var uztaisīt enerģētiskā koksne, ja. Un paskatāmies, sadastot. Te taču šķilgalī pat nav tie 5 centimetri. Viņš pat tehnoloģiski neaiziet malkā, bet šķeldā. Un te būtu interesanti pareiķināt, cik tad šitādi, es pieņemu, ka šitādas pagals vajag kāds 100 uz 1 kubikmetru. Jūs iedomājaties, kāds ir atnācis un sasētīs 100 šitādas kokus, lai dabūtu 1 kubu. Un tāda atnāks meža cirsumu pircējs un tā, kas te sadastots, tik porši te tik daudz kubi būs. Protams, ka nē. Es jums pateikšu, kā ir dabā. Ir 2 varianti. Tas ir tāpat kā ar to kaķu un griķiem. Tu atnāc uz mežu, meži strādātais skatās. Mazie strunti nav nodastot, forši būs kāds šķeldas kups. Un otrs variants, viņš atnāk, viņš iestās visi šie stulbumi sadastot, un tā viņš sāk, tas saimnieks gan laikam ir aptracis pilnībā vai dastotājs. Tā kā, it kā viena situācija no dažādām pusēm, un tā reakcija vienā gadījumā ir labvēlīga pret tevi, otrā gadījumā mežsaimnieks, tevi uzskata par kaut kādu nagmaucēju apmēram.